līdera Henriksa. Bet turpinājumā ziņu beigās vēl par skriešanu. Vakar Meža parkā risinājās kārtējais kopējais treniņš, gatavojoties Nordea Rīgas maratonam. Pagaidīsim vidu. Un šajā maratonā, kā jau es iepriekš sacīju, piedalījās arī Rīgas mērs Nils Ušakovs, kurš bija nolēmis treniņā veikt 14 kilometrus. Viņam tāpat kā pārējiem vakar veicās ļoti labi. Bija arī māmiņas, kuras nekautrējās skriet ar visiem ratiņiem. Bija cilvēki, kur par to visu tikai nobrīnījās, bet kopumā sajūtas bija ļoti labas skriet kopā un trenēties galvenajam startam 22. maijā. Brīnišķīga saulīte un ir ļoti jauks kolektīvs, kas tiešām šo svētdienas dienu padara īpašu. Un man liekas, tas kaut kā jāsabalansē. Ir brīži, kad vajag pabūt vienam, paskriet, un ir brīži, kad šāda plecu sajūta un kopā pabūšana un domu apmaiņa, aprunāšanās, kad ļoti, ļoti noder. Es saprotu, ka viņam ir 4 kājas, bet viņš ir maziņš, bet kur viņš tik ātri var paskriet? Viņš trenējās katru rītu ar mani. Kā tev patika šodien skriet? Baigais draugs. Ļoti patika, paldies. No suņiem nevajag vienmēr baidīties, ja? Vai tik uzmanīties? Jā, uzmanīties vajag malacis. Tu biji gandrīz viens no ātrākiem šodien. Jā. Viņš tiešām bija ļoti ātrs. Bija, jā.